Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Mana diena. Katru rītu es ceļos 7:00. Es mazgāju seju, tīru zobus un ķemmēju matus. Pēc tam es saklāju gultu un apģērbjos. Virtuvē mēs kopā brokastojam un runājam par dienas plāniem. Pēc brokastīm tētis saka: labu dienu visiem, viņš mūs skūpsta un iet uz darbu. Es uzvelku jaku, paņemu somu un dodos uz skolu ar mammu. Pa ceļam mēs vedam brāli uz bērnu dārza. Netālu no skolas es satieku draugu Jāni. Čau, Jāni! Čau, Anna! Šodien būs sporta stunda. Mēs parunājam un apspriežam, kādas stundas būs un ko darīsim. Skolā mēs lasām, rakstām un skaitām. Starpbrīdī es pusdienoju un runāju ar draugiem. Skolotāji mani slavē. Labs darbs, Anna! 2 reizes nedēļā es eju uz deju nodarbību. Mēs klausāmies mūziku, mācāmies deju soļus. 1, 2, 3, es klusi skaitu. Man patīk dejot. Pēc tam es dodos mājās. Es ēdu uzkodu, banānu un dzeru ūdeni. Tad es spēlējos ar Reksi. Es metu bumbu, bum. Reksis skrien un atnes. Viņš luncina asti un skatās vēlreiz. Pēc nelielas multfilmas mamma atnāk ar Kārli. Es daru mājas darbus, dažreiz mamma palīdz un paskaidro uzdevumu. Tagad saprotu, es saku. Vakarā tētis atgriežas mājās. Viņš iet pastaigā ar Reksi. Es palīdzu mammai virtuvē. Griežu salātus, samaisu bļodā un klāju galdu. Uzlieku šķīvjus, nolieku dakšiņas un karotes, uzlieku salvetes. Tētis griež maizi un noliek to uz galda. Pēc tam mēs visi kopā vakariņojam. Pēc vakariņām tētis lasa grāmatas, mamma mazgā traukus, un es ar Kārliju zīmējam vai spēlējamies ar rotaļlietām. Mamma pirms gulētiešanas mums ar brāli lasa pasaku. Tētis izslēdz lampu un saka: ar labu nakti. Šodien bija laba diena. Es mīlu savu ģimeni un Reksi. Mana diena. Katru rītu es ceļos 7:00. Es mazgāju seju, tīru zobus un ķemmēju matus. Pēc tam es saklāju gultu un apģērbjos. Virtuvē mēs kopā brokastojam un runājam par dienas plāniem. Pēc brokastīm tētis saka: labu dienu visiem, viņš mūs skūpsta un iet uz darbu. Es uzvelku jaku, paņemu somu un dodos uz skolu ar mammu. Pa ceļam mēs vedam brāli uz bērnu dārza. Netālu no skolas es satieku draugu Jāni. Čau, Jāni! Čau, Anna! Šodien būs sporta stunda. Mēs parunājam un apspriežam, kādas stundas būs un ko darīsim.
Skolā mēs lasām, rakstām un skaitām. Starpbrīdī es pusdienoju un runāju ar draugiem. Skolotāji mani slavē. Labs darbs, Anna! 2 reizes nedēļā es eju uz deju nodarbību. Mēs klausāmies mūziku, mācāmies deju soļus. 1, 2, 3, es klusi skaitu. Man patīk dejot. Pēc tam es dodos mājās. Es ēdu uzkodu, banānu un dzeru ūdeni. Tad es spēlējos ar Reksi. Es metu bumbu, bum. Reksis skrien un atnes. Viņš luncina asti un skatās vēlreiz. Pēc nelielas multfilmas mamma atnāk ar Kārli. Es daru mājas darbus, dažreiz mamma palīdz un paskaidro uzdevumu. Tagad saprotu, es saku. Vakarā tētis atgriežas mājās, viņš iet pastaigā ar Reksi. Es palīdzu mammai virtuvē, griežu salātus, samaisu bļodā un klāju galdu. Uzlieku šķīvjus, nolieku dakšiņas un karotes, uzlieku salvetes. Tētis griež maizi un noliek to uz galda. Pēc tam mēs visi kopā vakariņojam. Pēc vakariņām tētis lasa grāmatas, mamma mazgā traukus, un es ar Kārlī zīmējam vai spēlējamies ar rotaļlietām. Mamma pirms gulētiešanas mums ar brāli lasa pasaku. Tētis izslēdz lampu un saka: ar labu nakti. Šodien bija laba diena. Es mīlu savu ģimeni un Reksi.